Slavu Dievam. Aleluja, 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 aleluja. Ibar šatra per tekitu sabar hasenzir. Gelehita sura fater amen. Geben ur fater hasenzir. Geben tura fater amen. Jesus Allah hasenzir. Geber Jesus ura fater hasen. Jesus mīl savu tautu. Aleluja, aleluja, slava viņam. Abar šatra per tekitu sura fater amen. Geben tus. Aleluja, aleluja, aleluja. Lai nāk svētība par šo valsts, par šo tautu, mūsu kunga Jēzus vārdā. Aleluja, aleluja, aleluja. Esiet svētīti, aleluja, aleluja. Lai svētīti jūsu bērni, abara Jēzus ur Fāter amen. Lai nāk viņa svētība jūsu sirdīs un jūsu namos. Aleluja, aleluja, aleluja. Viņš ir mīlošs Dievs, mīlošs Tēvs, aleluja. Slava viņam, aleluja. Abara šatara par tekitus ur Fāter amen. Geben tura Fāter hasen zirg Izraīla raparte tura hasen. Abantekitus ura Fāter Jēzus ura hasen. Tu redzi visus kungs, презри Господь, аллилуйя, на народ сей гебен тура Фатера Иисус. Благослови его, Господь, аллилуйя, раба Тора Иисус рахасен. Да разбудится, аллилуйя, да пробудится всякая душа, аллилуйя, рахасен. Lai nāk atmoda par šo valsti, aleluja, lai piepilda svētais gars katru sirdi, kas alks pēc viņa, aleluja. Jo ir teicis, ka slāpsošiem Dievs dos, aleluja. Šis traumas dzīvā ūdens, abantekitus rahāsen. Piepildies ar Dievu zināšanām, ar viņa svētā gara svaidiem, aleluja, aleluja, aleluja. Jo viņš ir mīlošs Tēvs, aleluja, aleluja, aleluja. Un tā es lasīšu šodien no Dieva vārda. Tas ir no Iesaijas grāmatas. No 40. nodaļas. Un tur ir rakstīts, ka vai tu nezini, vai tu to neesi dzirdējis, mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radīja zemes galus, viņš nepiekūst un nenogurst. Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kairļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Un tā, kas skatījās vakar video, kur es biju Augstkalnē, un mūsu Monika Augstkalnis, viņa kādreiz 92. gadā, vakar viņai bija 90 gadi, bet toreiz viņai bija stipri mazāk. Viņa jau mira ar vējas beidzamā stadijā nost, bet viņa noticēja Dievam aicinājumam uz evaņģelizāciju, kur milzīga pūļa, viņa tika dziedināta. Viņa saka, evaņģēlists runāja par to, kā nožēlojot grēkus, ja esiet gājuši pie burviem, pie ekstrasensiem, un šis lāsts pēc grēku nožēles tika noņemts, un Dievs dziedināja viņas. Ka viņa jau otrā dienā, viņa teica, vai kādā gāja uz meža, lasīja sēnes, un viņa sēda, ka viņa nevarēja neko ēst. Kad var notikt Dieva brīnums ar katru no jums, ar katru no mums, un arī pēc tam, kad tagad viņa tik ilgus gadus dzīvoja un strādāja smagu darbu, un dzīvo Augstkalnē tagad, tad viņa sagrēkodamās nokļuva autokatastrofā uz slideni ceļa, mašīnu ienesa kokā. Un viņa bija ļoti smagā stāvoklī, un viņas vienkārši operācijas ceļā kā tur sadakterēja, sašuja. Un tad viņa knapi tur kustējās, un tagad mēs par viņu slūdzām Dievu vakar, un viņa sāka jau bez ratiņiem staigāt pastāvīgi. Tā kā viņa 90 gados atkal ir cerējusi uz Dievu, jo viņa pati apliecināja, ka es lūdzu Dievu, lai Dievs mani dziedina. Un pēc viņas ticības, ir teicis, pēc ticības katram tiek dots. Tāpat ir rakstīts par ērgļiem, kad viņiem ir tādi spārni veci, kad tie ataug. Un tāpat tās mums cilvēkiem ir Dievs, kas dzird mūsu lūgšanas un mūsu paļaušanos, jo Dievs grib, ka tie, kas uz viņu cerē, bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabon jaunu spēku. Nevis uz saviem spēkiem vai tabletēm ar vitamīniem paļauties, bet kas tic Dievam, ka viņš sēž debesīs un redz visus, un viņš redz mūsu un dzird mūsu lūgšanas, mūsu domas.
Un ja mēs savā sirdī un ticībā uz to kungu paļaujamies, tie dabūna jaunu spēku, kaut arī viņi ir veci, kaut 90 gadi, kaut viņi ir uz ratiņkrēsliem vai kā daudzi ceļās augšā, kas tic no ratiņkrēsliem un sāk staigāt. Tā, ka viņiem aug jaunas spārnu vēdus, kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Un tāpēc šo pantu vislabāk iemācīties no galvas. Un, kas paļaujas uz to kungu, tie dabūna jaunu spēku, tā, ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas, kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Un jūs to variet pa dienu 10 reižu atkārtot. Tāpat viena laba vieta Bībelē ir, es tagad viņu mēģināšu no galvas jums citēt, ko parasti es izmantoju, kad es nemiršu, bet es dzīvošu un sludināšu lielos Dievu darbus. Tikko man kādas kaitas ir bijušas sirdi vai ko, es uzreiz to sludinu. Kad es nemiršu, es dzīvošu, bet iešu un sludināšu Dievu lielos darbus. Un tas ir pretēji pesimismam, pretēji ārstu prognozēm, kad cilvēks mirst, pretēji tam, kad viņam ir vēzis un nāk šaubas par iespējām dziedinātam tapt, un daudz šaubās Dieva spēkam, ka Dievs var dziedināt, bet ticība un paļaušanās uz Dievu ir tās zāles, jo viņš ir dziedinātājs. Viņš ir paļaujieties uz mani. Un tas ir jācitē ar savu mutīties, kas apliecinās Jēzu par savu kungu, tas taps glābts. Jēzus teica, es esmu vārds. Mums ir jāapliecina Dieva vārds, un tad mēs tapsim dziedināti, jo glābts nozīmē tapt dziedinātam, tapt brīvam no vēlniem. Tas daudz ko nozīmē, tas ir visaptverošs vārds. Un tāpēc vēl viena vieta, jo tas ir 2. vēstule korintiešiem, 2. nodaļa. Paldies Dievam, ka mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā, un caur mums izplata viņa atziņas labo smaržu visās malās. Paldies Dievam, ka mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā, un caur mums izplata viņa atziņas labo smaržu visās malās. Ziniet, kas ir smarža? Dezodorants ir smarža, piemēram, ja? Un parfums, ja? Vai kā tur, es nezinu. Jo mēs esam Kristus saldā smarža Dievam tiem, mēs esam Dieva smarža. Dievs caur mums rada smaržas, teiksim, tā varētu latviski tulkot, kas top izglābti. Jo tie sajūt smaržu caur mums, debesu smaržu, bet tie, kas iet uz pazušanu, viņi arī sajūt smaržu, viņi caur mums sajūt nāvis smaržu, kad elles smaka nāk no mums priekš viņiem vienlaicīgi. Tā kā mēs vienlaicīgi esam divas smaržas, vieniem, kas iet uz glābšanos, esam Dieva smarža uz izglābšanos, a citiem, kas iet uz pazušanu, tāda pati līdzīgas, kā saka, it kā smarža, bet tā ir tāda slikta smarža, ka viņi iet uz elli. Jo mēs esam tādi kā daudzi, kas lieto Dieva vārdu, jo mēs neesam tādi kā daudzi, kas lieto Dieva vārdu veikalam, bet mēs runājam no skaidra sirds, kā Dieva uzdevumā un Dieva priekšā Kristus spēkā, un Dieva uzdevumā, un Dieva priekšā Kristus spēkā. Dievs redz, ko mēs runājam, ko es runāju, un visam viņa vārdam ir spēks, jo nevis man ir spēks, nevis Monikai ir spēks vai kādam citam ir spēks, bet Dievam ir spēks. Un spēks ir viņa vārdam, un to, ko es lasu, tas ir Dieva spēks, tas ir Dieva vārds. Un tāpēc, ja jūs lietojat Dieva vārdu un paļaujaties uz viņu, tad jums ir tas Dieva spēks. Un nevis jūsu spēks, nevis mans spēks, nevis kāds cita cilvēka padomas spēks, bet tas ir Dieva spēks. Tāpēc paļaujieties uz Dievu un lūdziet viņam svēto garu. Teic, katrs, kas lūdz svēto garu, par to izlasiet 1. grāmata korintiešiem 14. nodaļā, ko es jums šeit dziedu un runāju svētā garā, mēlēs lūdzu, ja? Garā lūdzu. Par to izlasiet 1. grāmatā korintiešiem lūdzu 14. nodaļa, kam ir bībeles, variet apstīties bībelēs labāk, bet kam nav, internetā uzliekiet Google 1. korintiešiem 14. Un tur jūs to pašu izlasīsiet. Un tā es slavēšu Dievu garā. Per Jēzus Allah harte ketra hasen zirg Izrail, alleluja. Iber hasen zirg, ber gebze sor fatra hasen zirg, bentura fatra men. Alleluja, 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 amen. Iber hasen zirg, ber Jesus fatra men, mentus.
Aleluja, 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 aleluja. Aleluja, 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 amen. Hasen zirg Israel, aleluja. Aber hasen zirg Israel, aleluja, aleluja, aleluja. Even Allah hasen zirge bentore, berkezes er hasen zirge bentore. Lai Dievs jūs svētī un pasargā mentorā, jo viņš ir spēks, viņš ir svēts, aleluja, Izraela Dievs ir svēts un visu varens Dievs. Viņš ir radījis šos debesis un zemi, aleluja, aleluja. Viņš visu redz un visu aptver, un viss ir viņa spēkā radīts un vadīts, aleluja, slava viņa mūžīgi mūžos, aleluja, 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 aleluja. Esiet svētīti un pasargāti un dziedināti mūsu kungu Jēzus Kristus vārdā, aleluja. Saka, es esmu brīvs, un es tev saku, tu esi brīvs, un tu esi dziedināts mūsu kungu Jēzus Kristus vārdā, amen. Visa slava viņam, man nekāda slava, visa slava viņam. Viņš nevienam savu slavu nedod. Mūsu kungu slava, pateicība Jēzum, mūsu Dievam Tēvam, Svētam garam, aleluja, amen.